Labvakar! Labvakar! Mēs šodien sarunājamies ar Robertu Milbargu, 5. Saeimas deputātu, pirmās brīvās Latvijas, pēc 50 gadu okupācijas, izmeklēšanas komisijas vadītāju, cilvēku, kurš ir izmeklējis G24 kredītus un ir izmeklējis visu, kas ir saistībā ar VDK lietu pārņemšanu, pareizi, saprotu, ar arhīviem, ar to, kas tad Latvijai ir piederējis un ko tad īsti okupācijas vara mums ir atņēmusi vai pārnodarījusi. Liela daļa tajā ir, ko tu esi izmeklējis. Tad, šoreiz tā mūsu saruna man gribētos parunāt, lai tā mūsu jaunā paudze, tie cilvēki, kas ir izauguši pa šiem 20 neatkarības gadiem pēc 91. gada, kas ir dzimuši, auguši, lai viņi sadzirdētu un varbūt saprastu, ko nozīmē komunistiskā partija, ko nozīmēja šajos te okupācijas gados čeka, kas tā bija, jeb valsts drošības komiteja, kāda bija viņas loma, kam viņa bija pakļauta un cik viņa bija represīva, kas tad ir komunistiskās partijas nomenklatūra un kas tad ir tie cilvēki, kurus sauc par komunistiem, ar ko viņi atšķirās un vai no viņiem ir jāuzmanās un ja jā, tad kāpēc. Varbūt varētu ieskicēt pāris momentus, kāda tad bija tā okupācijas vara no parastā cilvēka, no tā, kas ir uzaudzis Latvijā, piedzimis kara laikā, uzaudzis Latvijā un palīdzējis atgūt tās brīvību. Jā, atbildēt uz šo jautājumu, ir jāatbild uz jautājumu. Kāpēc pirmos 20 neatkarības gadus Latvijas valsts guva tik fantastiskus panākumus savā tautsaimniecībā, savā attīstībā, kultūras, tehnikas, lauksaimniecības un ieguva tādu godājumu vietu Eiropas valstu vidū. Bet pēc neatkarības atjaunošanas 20 gadi pagājuši. Un mēs esam ļoti tādā divdomīgā situācijā. Mums izrādās nekas vairs neizdodas. Un atbildot uz šo jautājumu, kāpēc, es gribētu teikt tā, nevienai tautai nevar izdoties savs atmodas process un izrāpšanās no totalitārisma stāvokļa, ja varu saglabāt tie paši cilvēki, kas valdīja iepriekšējā režīmā. Nevar brīvu Latviju pārvaldīt tie paši kompartijas nomenklatūras cilvēki, kuri organizēja un realizēja okupācijas varu Latvijā ar visu tai piestāvošo kolonizāciju, rusifikāciju un tā tālāk. Tas nav iespējams. Bet pie mums tas viss notiek un mūsu tautas frontes mēģinājumi pašā atmodas sākumā noteikti ierobežojums komunistiskās partijas nomenklatūrai vismaz uz 5 gadiem liekt ieņemt valsts amatus, beidzās nesekmīgi. Saklūdz, kas ir šī nomenklatūra? Kas ir vispārībā kompartijas nomenklatūra? Ko ar to saprot? Lai atbildētu uz šo jautājumu, es gribētu teikt tā, pēdējos gados PSRS pastāvēšanas kompartija pati sev noteica konstitūcijā, PSRS konstitūcijā 6. pantu, kurā bija pateikts, ka kompartija ir laikmet prāts, gods un sirdsapziņa, un uz viņu balstās visa PSRS pastāvēšana. Bet par PSKP nomenklatūru ir Anglijā izdota grāmata, kurā ir sīki aprakstītas šīs nomenklatūras 9 siglas, ja varētu teikt, barotnes. Ja to varētu saistīt ar George Orwell dzīvnieku fermu. Tātad Maskavā centrā ir 5 siglas augstākās, un 4 apakšējās bija tikai Savienotās republikās. Ko nozīmē šī nomenklatūra? Šī nomenklatūra nozīmē, ka cilvēki, kas ir iekļuvuši šajās kategorijās, sākot no rajona komiteja instruktoriem, līdz pat pašai augšai, līdz politbirojām,
Viņi iegūst neierobežotu varu pār tautu, pār cilvēkiem. Viņu galvenais instruments, lai realizētu šo varu, ir Valsts drošības komiteja, kura pildīja kompartijas uzdevums, izsakoja cilvēkus, nepieļāva brīvdomību, cenzēja presi, literatūru, mākslu un veica represijas pret brīvdomātājiem, pret disidentiem. Tad sanāk tā, ka Valsts drošības komiteja jeb čeka faktiski bija pakļauta partijai, kompartijai, komunistiskai partijai. Protams, tas bija partijas ierocis. Tā kā sava veida spēcdienests. Tā mēs varētu teikt. Tu minēji, ka šī nomenklatūra tātad ir pat no rajona iecirkņu inspektora. Nevis iecirkņi, bet rajona komiteju partijas instruktori. Komiteju partijas, jā. Tas būtu, teiksim, mūsdienās, ja mēs pārnesam uz šīm dienām, tad tās būtu, teiksim, partiju novadu nodaļas. Jā, tā varētu mēs to uzskatīt. Nodaļu, domju, grūti salīdzināt. Demokrātiskā iekārtā partijā nav tādi cilvēki kā partijas instruktors, ja, kas ir štata vienība, kas pilda konkrētas uzdevumus, kas lem par to, vai to drīkst iecelt amatā, vai nedrīkst iecelt amatā, kas akceptē to. Starp citu, visi skolu direktori bija pakļauti šai te kompartijas ieroča VDK uzraudzībai, kur viņiem vajadzēs sistemātiski sniegt savu ziņojumus. Tad mēs varētu teikt, ka tie skolu direktori, kas ir bijuši okupācijas laikā līdz 91. gadam skolu direktori, viņi ir arī bijuši šajā te nomenklatūrā? Nē. To mēs nevaram teikt, bet viņi noteikti ir arī ziņojuši par šiem te, teiksim, brīvdomātājiem. Viņi bija. Cilvēkiem, kas cīnījās par brīvību. Ienākums bija darīt zinām par ideoloģiskās audzināšanas darbu savās izglītības iestādēs. Tas bija viņu atbildība, jo kompartija pievērsa milzīgu uzmanību ideoloģiskajai sfērai sabiedrībā. Ļoti, ļoti uzmanīja to, lai tur nenotika nekādas novirzes. To arī spilgti ir parādījis Gunārs Astra ar to, ka viņi notiesāja faktiski par pāris grāmatu turēšanu savā skapītī un sarunāšanos ar cilvēkiem par tām grāmatām. Vai, teiksim, esot šajā te komunistiskajā partijā cilvēkam, vai tas nozīmē to, ka arī viņš ir šajā te nomenklatūrā iekļauts, jeb pie nomenklatūras tomēr mēs varam pieskaitīt šīs te partijas amatpersonas un teiksim, kā lai to pasaka, šīs te iekārtas, jeb valsts struktūru vienību darbinieki ir šī te nomenklatūra, tā to varētu teikt. Ja varēja būt, teiksim, komunistiskās partijas biedrs cilvēks, un viņš varēja nebūt šajā te nomenklatūrā. Jā, viņš varēja būt biedrs kompartijas, bet nebūt nomenklatūrā. Nomenklatūra ir partijas štata darbinieki. Sākot ar rajonu komiteju līmeni un beidzot ar centrālu komiteju, ar centrālu komitejas politbiroju un tā tālāk. Tie ir partijas pārbaudīt cilvēki, jo tāda loma, kā šī totalitārajā režīmā bija kompartijā, tā ir gandrīz dieva loma. Vai šīs personas, kas bija šajā nomenklatūrā, vai pēc 91. gada, tātad pēc neatkarības atgūšanas, Latvijas neatkarības atgūšanas, vai šie te vārdi un uzvārdi bija zināmi un viņus varēja noskaidrot? Protams, bija zinām. Augstākās padomes priekšsēdētājs bija Latvijas komunistiskās partijas centrāla komitejas sekretārs Anatolijs Gorbunovs. Viņa vietnieks Daudišs arī bija nomenklatūras darbinieks un pilna augstākā padoma bija ar viņiem.
Un tie ir tie paši cilvēki, kas arī pašlaik vēl aizvien ir pie varas. Ļoti daudzās vietās viņi kļuvuši par ļoti bagātiem cilvēkiem, jo viņa rokās nonāca milzīgi īpašumi ar šo te pārsteidzoši eleganto afēru ar privatizācijas certifikātiem, un par ko vajadzētu atsevišķi runāt. Bet pats nožēlojamākais ir tas, ka viņi jau Padomju Savienības pastāvēšanas pēdējos gados, kad pēc Brežņeva laikiem izveidojās šīs te koruptīvās saites kompartijas nomenklatūrai, viņi saglabāja savu varu. Šīs saites mums neizdevās viņus nocirst ar vienu likumu, ierobežojot viņu tiesības ieņemt amatus. Un tā ir tā Latvijas traģēdija. Tad faktiski tā situācija ir tāda, ka viņi turpināja ieņemt amatus, turpināja būt pie varas, un tātad turpināja principā attīstīt, jeb tātad pārformēt šo te komunistisko partiju citās partijās, tā mēs varētu teikt, Latvijā. Nu, es gan tā negribētu teikt, jo kompartija tika likvidēta, viņas ideoloģija tika atzīta par noziedzīgu, un ar to jau daudz kas ir pateikts. Bet pats tas pamats, pats šī te merkantīlā pieeja jautājuma risināšanai, kas skar tautas intereses, viņi ļoti viegli uzņēmās atbildību par tautas interešu aizstāvību, labi zinot, ka viņi melo, ka viņi aizstāvēs savus personīgos intereses. Un iet gadi, un mēs redzam, ka tautas intereses ar vienu netiek ievērots, netiek apmierināts, valsts mīņājās uz vietas, attīstība nav, bet atsevišķi cilvēki, kas ir izveidojuši tādu valdošo, es viņu nosaucu par kriminālu politisku māfiju, tādu loku, kurā ir ļoti grūti no malas kādām iekļūt, kas kļūst pasakaini bagāti, tai pašā laikā visiem paliekot ļoti, ļoti nabadzīgiem, kā mēs tagad redzam, pat tāds apsvars, kā latvieši brauc prom no savas tēvzemes. Saplūdzu, kā tev šķiet, ja tagad pieņemtu šādu te likumu par liegumu ieņemt amatus, ja? Aizliegumu ieņemt amatus personām, kas ir tajā laikā bijušas šajā te nomenklatūrā un, teiksim, viņu pirmās pakāpes radiniekiem. Jo, kā mēs zinām, nevis teiksim, kā mēs zinām, bet tomēr cilvēki, kas apgrozās vienā lokā, kas aug vienā audzināšanā, viņi noteikti arī līdzīgi domā. Vai tas varētu līdzēt atkopties Latvijai tagad? Un vai, teiksim, šis te ierobežojums ieņemt amatus nebūtu attiecināms arī uz personām, kas, teiksim, pēdējā desmitgadē ir bijusi pie varas? Es domāju, ka tagad situācija pavisam savādāk ir. Un tas laiks ir nokavēts, nelabojumi nokavēts, un atgriezt viņu mēs nevaram. Bet mums taču neviens neliedz iedarbināt tiesības sargājušās institūcijas, kas ir izveidotas un ir ļoti spēcīgas pēc savas būtības, pēc likuma gara un burta, bet kuras ir tik neredzīgas, tik nevarīgas, lai ieviestu kārtību attiecīgās nozarēs. Kā var tagad būt tāda pieeja, tāda nopietna jautājuma risināšanai, kā Paregs bankas afēra, kā šis pats Air Baltica situācija paša pēdējā, ja? Kur neko neviens neredz, nesaskata, un muļņājās atkal uz vietas process iet, nauda tiek guldīta iekšā, nauda aiziet kaut kur nezināmos virzienos, un visu laiku mums ir jākonsolidē budžets. Un konsolidācija, kā vienmēr, notiek uz nabaga rēķina, uz tautas rēķina. Ne jau Fliks, ne jau Šlecers, vai kāds cits maksā par to visu. Vai tev nešķiet, ka šīs tiesības sargājušās iestādes, kā ir, vai viņas ir tapušas no nulles, jo, teiksim, Igaunijā, Lietuvā, tapa pavisam jauna policija, pavisam jauna prokuratūra, jauni cilvēki ienāca, tad tie bija jauni speciālisti, kas nebija okupācijas laikā strādājuši ne par izmeklētājiem, ne tiesnešiem, bet, diemžēl, tas vidējais vecums, kāds ir gan prokuratūrā, gan
policijā, gan tiesās augstus amatus ieņemošām personām, tomēr liecina par to, ka viņi savu karjeru ir sākuši okupācijas laikā, strādājot okupācijas varas interesēs. Teiksim tā, vai tas nav viens no tiem iemesliem, kādēļ vēl aizvien, kā tu minēji, šo te kriminālu politisko mafiju faktiski iespējams piesedz to pašu cilvēku radītas it kā tiesību sargājošas iestādes? Jā, nu tad jāsaka tā, kad okupācijas laikā ieņemt valsts amatus, nebūdams partijas biedrs, ļoti retos gadījumos varēja. Tātad visi šie cilvēki stājās kompartijā. Lai iestātos kompartijā, bija vajadzīgs iziet kandidātu stāžu, vajadzēja 2 galvotājus un tā tālāk. Respektīvi, vajadzēja slēgt līgumu ar savu sirdsapziņu, un tad radās šī te paudze ar ekstrahēto sirdsapziņu. Cilvēki bez sirdsapziņas. Nu, lūk, un tas bija tas mantojums. Un tas bija tas mantojums, kuru, diemžēl, mēs nomainīt nevarējām. Vispār pie varas paliekot šiem te okupācijas varas cilvēkiem, viņi arī nemaz neļāva tik vienkārši nomainīt amatos cilvēks no malas. Viņus vienkārši nepielāja. Un līdz ar to tika izveidot šāda te dīvaina vara, kura bija it kā demokrātiska, it kā neatkarīgs Latvijas vara, bet tā bija faktiski tā pati, subjekts tas pats, kas pārvaldīja, kas bija okupācijas laikā, tas arī tagad. Tāda bija prokuratūra, lai gan viņi sadalījās it kā PSRS prokuratūra un Latvijas prokuratūra. Nu, tās ir tāds formāls blēņas, tur nekas nebija. Tie paši cilvēki, kas bija pieraduši tiesāt saskaņā ar telefonu zvana tiesībām, un tiesāja arī to pašu Gunāru Astru, un tiesāja citus disidents, turpināja strādāt šajās iestādēs. Tā kā, diemžēl, rezultāts ir likumsakarīgs, bet tagad ir laiks jaunatnē, laiks domāt par to, ka to situāciju var labot tikai mēs paši cilvēki, jaunā paudze. Vai tu redzi risinājumu, ka vara tiek nomainīta pilnībā, un ka nāk absolūti jauni, teiksim, ja mēs runājam tādās kategorijās, jauni tādā ziņā 80. gados dzimuši cilvēki, kuriem tagad jau ir, teiksim, 30 gadi. Vai tā būtu tā paudze, kas varētu to mainīt? Jo es domāju, es pieļauju, ka noteikti mēs nevaram runāt par 50 gadniekiem, kuriem noteikti ir liela pieredze, bet, diemžēl, viņi ir izauguši okupācijas laikā, un visticamāk, ka viņiem tas ir kaut kādas sekas atstājas viņu uztverē un domāšanā par valsti kā tādu. Vai ar to, ka nāktu pavisam jauni cilvēki, vai ar to mēs varētu kaut ko labot? Protams, varētu labot, taču tas nav iespējams revolucionārā ceļā. Manā izpratnē te ir vajadzīgs evolucionārais ceļš. Ir jāizaug šai paudzei. Vienkārši tāpēc, ka viņš ir jauns cilvēks, vēl nenozīmē, ka viņš ir gatavs savu dzīvi upurēt savas valsts labā, savas tautas labā. Man liekas, ka tas ir vairāk paudžu jautājums, jo izejot no šī te okupācijas stāvokļa, parādījās šie mantas kārdinājumi, merkantīlā pieeja savu problēmu risināšanai, šī neprātīgā kredīta ņemšana. Mēs gribējām, šī paudze gribēja tūlīt pat dzīvot tā, kā dzīvoja rietumu paudzes pēc gara un sūra grūta mūža nostrādāšanas. Viņiem vajadzēja uzreiz gan mājas, gan dzīvokļus, gan graznas mašīnas un tā tālāk un tā tālāk. Nu, tas viss noveda pie šī te burbuļa. Burbulis plīsa, izrādījās, ka bez darba nekas nav, izrādījās, ka tautas teiciens parāds nav brālis ir pilnīgi pamatots. Nu, bet tomēr rada tādu optimismu, kā arvien vairāk un vairāk parādās jauni cilvēki, kas sāk pastāvīgi saimniekot,
veido savas firmas, savus uzņēmumus, sāk saimniekot laukos, tēva saimniecībās. Nu, pamazām tas process ir sācies, un es domāju, ka tas jaunais cilvēks, kas pats ar savu darbu būs panācis savu biznesiņu uzplaukumu un pārvērt to par īstu biznesu, lūk, tas ir nākošās Latvijas paudžu pamats. Ir vajadzīgs šis evolucionārais posms, vairāk paudžu garumā. Tas nav tik vienkārši. Un šajā ziņā es gribu teikt, ka, teiksim tā, es liels cerības saistu ar visu Latvijai partiju, kas pamazām veidojās savu, protams, ne bez grūtībām, ne bez sarežģījumiem, bet, man liekas, viņi ir uz pareizā ceļa. Politiski pareizā ceļa. Aizstāvot savu tautu, savas tautas pašnoteikšanās tiesības, savas tautas nacionālās intereses, valodu un tā tālāk, konsekventi. Lai Dievs dot viņiem izturēt pārbaudi ar varu. Naudu un baudu. Jā, arī tas. Arī tas. Vai nav bīstam tas, kad viņiem ir pievienojušies Tēvzemei un Brīvībai LNK, kas tomēr ir visu šo 20 gadu garumā bijusi varas partija savā ziņā, viņi ir bijuši parlamentā visu šo laiku, un, ja nemaldos, Tēvzemei un Brīvībai bija arī politiskais spēks, no kura arī tu iekļuvi 5. Saeimā, bet kurš acīm redzot diezgan klāji nodeva tevi brīdī, kad vajadzēja iestāties par tiesiskumu faktiski. Jā, tā ir viena no šīm dīvainībām. Es nevaru teikt nevienu pārmetumu par Tēvzemes un Brīvības ierindas biedriem. Bet Tēvzemes un Biedrības spice, es ļoti atvainojos. Viņiem ir ļoti daudz nopietni, ja tā var teikt, grēki šajā 20 gadu laika periodā. Atrodoties valdībā, viņi ļoti smagus un dziļus kompromisus izslēguši ar šo pašu kompartijas nomenklatūras ielikteņiem, ar šo valdošo kriminālu politisko mafiju, kas nav piedodami. Viņi nevar būt nekādi biedri ceļā uz patiesi neatkarīgu Latvijas sabiedrības attīstību. Nevar viņi to darīt. Ne Grīnblats, par Straumu vispār nav ko runāt. Līdz vispārējie, kas tur ir. Un tas ir vēsturisks fakts, diemžēl. Tā nav saprotams, kāda bija aprēķina visu Latviju, ka viņi sagāja kopā, varbūt viņi domāja, ka viņi vairāk vietu iegūs parlamentā, bet man liekas, ka tas viņiem ir tāds akmens kaklā tiem jauniešiem, kas velk uz leju. Redzēsim, ko viņi darīs 11. Saeimā, kā viss tā situācija attīstīsies. Bet man ir pamats, man ir faktoloģisks pamats neticēt tiem cilvēkiem. Paldies tev par šo sarunu šodien. Ir viela pārdomām, ir par ko padomāt. Tiksimies pēc kāda laika. Atkal kādā citā sarunā par citiem jautājumiem, iespējams par, kā tu minēji, par šiem te privatizācijas certifikātiem. Kas tad bija tā afēra, kas slēpās viņiem apakšā, un kāda tauta ir kārtējo reizi bijusi pievilta? Viena no pievilšanas reizēm. Labi, tad līdz nākamajai reizei. Līdz nākamajai reizei, un jādomā.